mēnesis ir tas laiks, kad mēs piedzīvojam tādu vislielāko, varbūt, dabas atmodu, kad viss apkārt ir ziet un plaukst, un ir jau sen tā noteikts, kad maija mēnesis tiek veltīts Dievmātei, un ir arī bijis tāds aicinājums, izskanējis daudzreiz šo skaistos pirmos ziedus vīt vainagos un nest pie ceļmalu krustiem par godu Jaunavai Marijai. Visu maija mēnesi notiek tā sauktie dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem. Latgalē vienkārši arī saukti dzīdošana pie Krista. Kā kurā vietā tas tiek saukts? Var runāt arī par dievkalpojumu, jo ir vietas, kur viņam ir tiešām sava struktūra, kā tas notiek, ar ko tas sākas, teiksim, ar pāteru skaitīšanu, litānijas, ko noteikta tāda šī dievkalpojuma sastāvdaļa ir litānija Jaunavas Marijas, tiek skaitīts rožukronis, dziedātas dažādas Marijai veltītas dziesmas. Pie krusta es jau bērnībā gājot ar veco māti. Pie mums tur Kožankos nebija kādreiz krusta mūsu sāģā. Tur maz saimniecības. Gājam uz Kovaļku kapiem, man visi te apglabāti. Jaunava svāta un pazemīga, izlīvs laimīra, dzīvojam ilgā. Nu jau no seniem laikiem viņa jau tā ievests bija. Vecie ļaudis vienmēr maija mēnesī nāca Mariju pagodināt. Reizi nedēļā sanākam pa svētdienām. Lai more zeme, saulaini reiti, tu mūsu tautu jem patvarumā. Ja ir dzīvē kaut kādi tādi šķēršļi, vienmēr var atnākt, pakopt un var noskaitīt lūkšanas un uzreiz labāk paliek uz sirds un dzīvē labāk tad. Dažs atnāk katru dienu, kurš tuvāk dzīvo, bet pārsvarā mēs svētdienās pēc baznīcas vai, ja kurš nevar aiziet uz baznīcu, atnāk šeit un palūdz Dieviņu un Dievmātei lūkšanu noskaita. Bet nepārtraukti mēs to darām jau tā, ka tas ir krusts atrodas arī uz manas zemes īpašumā, un to es jau 20 gadus kopju un atvedu cilvēkus, savedu, kura tantiņa nevar tālāk dzīvo. Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad par mūsu nāves stundī. Amen. Es ticu uz Dievu, mūsu varēgu Tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas ir īms un svāto gora, līdzimis no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata Kristā, pīkauts, numiris un apglobots, nokopis eļņā trešajā dīnā augšām cielīs, uzkopis debesīs, siež pie Dīva, varēgo Tāva labos rūkas, no kurīņas atnāks tīsot dzīvus un mirušos. Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku bažņicu, svātu sadraudzīgu grāku atlaišanu, mīsas augšām ciešanos un mūžīgu dzīvošanu. Amen. Ceļmalas krusti bija katrā sāģā. Baznīcas bija tāpat tālu viena no otras, un cilvēkiem bija grūti tātad nokļūt līdz viņām, un līdz ar to šie ceļmala krusti, tā ir iesvētīta vieta. Ja arī ceļmalas krustu nomainīja pret jaunu, tad noteikti viņu atkal iesvētīja. Līdz ar to bija sāžā tāda sava veida maza baznīca, kur cilvēkiem atnākt, lūgties, un bija arī aprakstīti tādi gadījumi, kad šis krusts tika ierīkots tā, ka viņu, tad, kad sāžā mira kāds cilvēks, paņēma to krustu, ar šo krustu pavadīja viņu uz kapiem un tad atnesa atpakaļ un atkal novietoja tātad tajā vietā. Tiešām pierādot to, ka tā ir tāda sava veida maza baznīca. Un cilvēki, ejot garām šai vietai, neatkarīgi no vai maijas vai kāda cita tā diena, mēnesis, viņi noteikti apstājās. Un pat tagad ir arī tas novērots, ka vecākā gājuma cilvēki apstājas, pārmet krustu, pastāv brīdi pārdomās vai lūkšanā, un tomēr atdot godu šai vietai.
Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķu maizi dod mums šodien, atlaid mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un naiviet mūs kārdinošanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevim, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Cik es atceros no mazam bērnu dīnam, maija mēnesī visi gojam pie Krista. Jo mūsu ceļmalas Kristus bija blakus mūsu mojam. I goja visi. I babiņas, i džedeņi, i papa, mamas, i visi bērni. Gojam maija mēnesī, katru vakaru lūdzamies. Blakus Natūļ bija Rumakovas sāģā Kristus. I tad mēs sasadzīdavamies. Tik atbalsti goja, kā dzīdavam. Senos laikos tas notika katru dienu, tātad sākās 31. aprīlī, un katru maija dienu senos laikos nāca dziedāt vakaros, jau kad rietēja sauli. Es pat no bērnības pati atceros, mūsu sāģā arī tas krusts bija, un es kā maza meitene gāju līdzi vecmammai, sapulcējās visa sāģa, un tā kā tagad varbūt to mežu es tā varu konstatēt vairāk ir palicis, bet senāk, kad apstājies tā redzēja pat blakus sāģu, un tā kā nāca visi dziedāt vienā laikā vakarā. Vakari bija klusi maija vakari, un tad varēja pat dzirdēt, kā dzied blakus sāģā pie krustiem. Jēzus Kristus, Jēzus Kristus, mūža mūna slava, cīši pīto turutīs, baiļu man vairs nava. Dievkalpojums atkarīgs no tā, pie kā pieturas, teiksim, cilvēki, kas ir savākušies pie noteikta krusta, pie kādas struktūras viņi pieturas. Un mūsu dienās tad jau ir, var vērot, tā kā es arī pabraucu papētīju, kad ir arī īsāki, bet tomēr kaut kur stundu noteikti notiek arī mūsdienās. Arī līdz mūsdienām ir saglabājusies tāda tradīcija kā značku vilkšana. Značka ir tāda taisturveida zīmīte, un viņas ir divu veidu. Ir tās augtās pirmās ailes značkas, kuras velk 31. aprīlī, un tie ir uzdevumi, kuri jāpilda visu maija mēnesi. Tātad tajā zīmītē būs uzrakstīts kāds uzdevums, teiksim, atskaitīt kādu lūkšanu visu mēnesi, vai kas cits, kas tātad būs jāpilda visu maija mēnesi. Un pēc tam jau ar 1. maiju tiek vilktas otrās ailes značkas, tātad citi 12 uzdevumi, kuri jāpilda. Teiksim, ja dievkalpojums notiek vakarā, tad no vienas dienas vakara līdz nākošās dienas vakara, kad atkal tiks vilkta značka, šis uzdevums būtu arī jāizpilda. Sorgojis par visu dīnu, boršanos un lodiešanos. Kristā gulādams atskait 5 poķerus. Reitā pušdiņos i vakarā gūdēji atskaitīt eņģeļškunga. Jo, kas grūtu vārdu pasacējis, klusam pacīt un dīvai upurei. Atlaid visiem saviem īnaidnīkiem. Darbu smogi strodoj un saki to vārdu dīvam par godu. Celdamies no reita un īdams guļēt atskait 3 reizes Tēvs mūsu un sveicinota, izstīptams lūkis. Paklausu Dievam es steidzu, aglūnas māmiņus veikt. Zinu, ka gaidīsi esi, gribu tev lūgumu teikt. Paiem māmiņa kriepī, apmīļoj, pažaloj mīls, eju ceļu pie Dieva, bērniņš tev pateicīgs būs. Tradīcija ir saglabājusies, es uzskatu, un tā papētot, pateicoties tam, kā vecākā gājuma cilvēki vēl nāk un piedalās, un, teiksim, ja tā varētu teikt, pievienos viņiem arī pusmūža cilvēki, jaunatnē nav novērota, ka viņa nāktu.
Tas varētu būt arī sakarā ar to, ka arī nav tās jaunatnes. Ja mēs iebraucam kaut kur dziļi laukos, tad paskatāmies to iedzīvotāju vecumu pa sāģām, tad tiešām ir vietas, kur arī nav tās jaunatnes. Pagājušā reizē, kad es braucu pa krustiem, bija tā, ka pavisam mazi bērni uz rokām, tātad mazbērni ir atvesti pie krusta. Ja ir silts labs laiks, tad nāk. Tiešām tas ir svarīgi un šī tradīcija ir jāsaglabā. Un arī sarunās var konstatēt, ja parunā ar maija dievkalpojumu dalībniekiem, ka viņiem tas ir ļoti dziļi iekšā, varētu teikt, jo viņi arī, kuri tagad jau ir labos gados un viņi piedalās šajos dievkalpojumus, viņi atceras, ka viņi vēl mazi bērni būdami to ir darījuši, gājuši līdzi pat savām vecmamām. Tātad var saprast, cik viņiem tas ir svarīgi un tāda saikne starp paudzēm pat caur to notiek, jā.